Parēķināsim, ko mēs vakar ieguldījām. Šajos aprēķinos nebūs iekļauts to, ka mēs 2 nedēļas gatavojamies un gatavojam automobīļu. Tā ir ļoti dārga arī pozīcija, bet man nav laika ar to ņemties. Man šodien ir interesanti paskatīties mūsu vienas dienas tēriņus, ko mēs tīri braucam uz to, tā vairs nav treniņu, tā ir drifta komisijas diena. Drifta komisijas dienas tēriņi, neskaitot automobīļa sagatavošanas izmaksas. Sākam 10 cilvēki reiz 18 stundas, 180 cilvēkstundas mēs ieguldījām dienas laikā, tas ir viens. Nākamais. Ātrumkārgu, ko es nopirku mūsu nākotnes projektiem, es nereiķināšu tos 500 eiro, tas bišķiņi ir savādāks izdevums, es domāju, šoreiz viņus neaptiecināšu. Tā, sākam tātad, kas mūsu bija pamat izdevumi, tie ir pārtika, degviela, riepas, laikam, viss. Sākam. Es izskriešu ātri, vidzīkam cauri, es nerādīšu tagad uz kalkulātoru, kā es to ciparus vadu. Ja gadījumā es kaut ko esmu palaidis garām, paši piepulsosiet, jo es centos pa maksimumu visam izsekot, bet, ja neatskaitās, es nevaru pats visam paspēt izsekot līdzi uz 100%, bet domāju, kādi 80-90% es izsekoju visam līdzi. Skatāmies. Laikam savadīju visu, varbūt rēņa riepas vēl neierēķināju, ka uzsprāga, nezinu, nevajag to rēķināt. Vārdu sakot, jo mēs vairāk esam cilvēki, jo tas pasākums paliek lētāks un vieglāks, jo iedomājieties, paņemsim kaut vai tās pašas cilvēku stundas. Kur te viņas bija? 180 eiro nesaglabājās arhīvā, laikam. Ja to dara 2 cilvēki, teiksim, 180 stundas, dalīts ar 2, katram 90 stundas jāieliek. Vai arī mēs esam 10 cilvēki un katram 18 stundas jāieliek. Pareizi Modriņš saka, cilvēkos ir spēks. Vajag mūsu turpināt vairot mūsu bariņu, lai vairāk cilvēku, lai vairāk roku, kas sametās, un tad mums tas pasākums ar katru cilvēku paliks vieglāks. Principā tagad ir 2 vissmagākās lietas, ko mums gribētos atrisināt. Viens ir Modrim atrast mums sponsorus, lai Modrim atslogotu, lai nav tik smagi jāmokās tā naudiņa pelnīt. Un man otrs moments ir vairāk cilvēkstundas un rokas, kas būtu gatavi kopā ar mani skrūvēt mašīnas, jo mums joprojām stāv ļoti daudz mašīnu un detaļu, un mēs pa lielam braucam vēl tikai ar vienu mašīnu. Mēs varētu saskrūvēt varbūt kādas 4 pat 6 mašīnas. Turpināsim, domāsim, kas domā, tas atrod.